Sveiki, sveiki, zem ozolu kuplajiem zariem. Man te viens tāds jautājums, kas nav skaidrs, un es domāju jāpacelā. Nopirku es kleitu. Samaksāju, lietoju. Pēc kāda brītiņa klāt kleitu kontrolētāji, teiksim tā, uzurpātori klāt un saka, tev tāda kleita, vot, tu viņu lieto, mēs tad gribam nodokli par šito. Nu, rekets. Rekets. Kleitu rekets. Un es saku, pak, es pa viņu samaksāju, tas ir mans. Es zinu, ka man pat viss pienāks pa brīvu, par cik es esmu iemiesojusies. Un, kā saka, uz zemes, jā, atnākus, man tas pat pienāktos pa brīvu. Bet, situācija ir tāda, kā ir pasaulē. Es nopirku to kleitu, es viņu lietoju. Man bija jānopērk, es nopirku, lietoju. A, kas jūs tādi esat? Kleitu kaut kādi, vot šitie te pārvaldnieki. Kleitu pārvaldnieki izdomājuši man paņemt un uztaisīt kleitu nodokli. Ja? Kleitām tagad, kad tu nopērc, vienalga pēc tam katru mēnesi un gadu ir jāmaksā kleitu nodoklis. Un es tagad tā domāju. Ko es nesaprotu? Es taču viņu nopirku. Man viņa vispār pienāks pavelti, pa brīvu. Jo es esmu visa, kā saka, radītāja šeit uz zemes, viss caur manu enerģiju un tavu un visu mūsu, ja? Un ja mēs kaut ko radam, mēs varam mainīties ar lietām un tā, bet ne. Uzradusies kleitu pārvaldnieku firmačka. Un grib par šo kleitu tagad, kuras es nopirkusi, kaut kādi citi cilvēki, kurš arī tā kā, par cik mēs visi esam tajā visā ievilkti, ja, kad ir jātirgo un jāpērk ar kleitām un viss. Viņi tagad grib pārvaldīt, tie pārvaldnieki, un grib to nodokli. Viņi jau man to kleitu neuzlabo. Viņi jau tai kleitai pulveri nedod, ar ko mazgāt, ja, vai ziepes. Viņi vienkārši redz, ka man ir kleita, ka es viņas nopirkus, un tagad no manis vēl jāpaņem nodoklis par to kleitu. Saprotiet? Kleitu pārvaldes firma. Man tas liekas galīgi neloģiski. Un es zinu, ka jums tas liksies vienkārši neloģiski. Bet tagad man ir jautājums. Jūs taču visi maksājat zināmus šādus maksājumus par lietām, par kurām jūs jau esat samaksājuši. Tad jūs īrējat tās kleitas un tās lietas, vai kā? Tad jūs esat īpašnieks tai kleitai vai īrnieks? Es paceļu šos jautājumus tikai tā šobrīd, bet drīz es viņus pacelšu jau nopietnākā līmenī. Bet man vajag saprast, ko jūs domājat par kleitu pārvaldes firmu, ka viņi ir izdomājuši man to nodokli, ja, pieprasīt. Jo es pilnīgi to norāju. Tagad, kad es esmu sapratusi, kad man nav jāmaksā nodoklis vai vispār kaut kas, par kaut ko es esmu jau iegādājusies, kas man vispār pienākās ar visām manām tiesībām šeit, kas iemiesojusies. Man kaut kas mugurā jāvelk. Man vajadzīja kleita, jo es esmu sievietes miesā. Vīrietim vai krekls un biks, ja? Tātad kaut kas ir tam avatāriņam kaut kas ir jāuzvelk, ja? Tātad mēs varam paši radīt un apmainīties un tā. Bet ir zināmas firmačkas, kas tagad domā, kad caur to, ka mēs te esam, ka mums vajag to, šito, visu, ka viņi tagad no tā arī ņems nodokli. Es saprotu, ka nodoklis ir brīvprātīgs maksājums, un mēs te brīvprātīgi esam daudz ko maksājuši, nesaprotot, ka īstenībā caur to mums arī to var atņemt. Tāpēc, ka mēs piekrītam kaut ko mēs esam tā kā nopirkuši, uz ko mums tiesības, mēs piekrītam to arī tā kā īrēt paralēli. Jūs saprotiet, par ko es runāju? Es domāju, ka jūs saprotiet. Un tāpēc es arī palaidīšu šo video un gaidīšu jūsu pārdomas, atsauksmes un jūsu saprašanu. Kā jūs to redzat? Vai par kleitu ir jāmaksā vēl nodoklis, tad, kad tā jau ir nopirkta? Vai viņa nopērkot arī vēl tālāk ir jāīrē? Vai kā? Jūsu pārdomas gaidīšu komentāros. Čau!